Šlesera kungs, kurš vairāk kārt ir izteicies par krievulodīgo interešu aizstāvēšanu, 2025. gada jūnijā pateica, ka nepilsoņi paši ir vainīgi, ka viņi nevēlas kļūt par pilsoņiem. Kā jums patīk šādi izteikumi? Tādī pašā laikā Šlesera kungs un Latvija pirmajā vietā nebalsoja Saeimā par to, lai nepilsoņiem ļautu piedalīties pašvaldību vēlēšanās Latvijā. Kā jums tas patīk? Vai nav kiskis kauns, kā daži liberāļi bļāva nesen par Šlesera kungu partiju? Ir gan. Par pienākumu valsts un pašvaldību iestādēs runāt latviešu valodā. Kā balso Latvija pirmā vietā 2025. gada novembrī? Nebalso. Atkal kiskis kauns. Ko nozīmē tas izteiciens? Nedzirdēja, kā liberāļi bļaustījās Doma laukuma protestā? Jā, Man tas pielipa, godīgi sakot. Ko nozīmē? Kā uzrakstiet, kurš saprot šito? Vai jūs kāds saprotat to jēdzienu, bet Jā. tas tiešām ir folklorizējies. Diemžēl. 2023. gada maijā Šlesers un Latvija pirmajā vietā balsoja pret 9. maija pasākumiem, proti par 9. maija pasākumu aizliekšanu. Atkal kiskis kauns nostāšanās pret krievulodīgajiem. LSM debatas pašvaldību vēlēšanu laikā šogad. Vilnis Ķirsis, tas bijušais mērs Rīgas, jautāja Šleseram debatēs, kā viņš balsotu, ja būtu jābalso par vai pret uzvaras pieminekļu nojaukšanu Pārdaugavā. Šlesers pateica, ka viņš balsotu par nojaukšanu. Atkal kiskis kauns. Vēl viens balsojums ir par gaisa telpas slēgšanu gar Krievijas un Baltkrievijas robežu. 2025. gada oktobris. Viņi balso par. Atkal kiskis kauns.